Sveicināti! Mani sauc Ieva Kundziņa. Šis vingrinājuma komplekss ir paredzēts mieram, harmonijai un relaksācijai. Vingrosim izmantojot stabilu krēslu un vēlams vingrot vai nu ar basām kājām, vai nu ar zeķītēm. Vingrinājuma kompleksu varat izpildīt pēc saspringtas, stresainas darba dienas vai arī pirms gulētiešanas, lai būtu kvalitatīvāks, dziļāks un veselīgāks miegs. Tad sāksim. Sēžam stabili, rokas liekam uz augšstilbiem un ieelpā. Ceļam plecus uz augšu, izelpā plecus laižam lejā. Elpojam dziļi, mierīgi izjusti, nesteidzamies. Izjūtam, kā iekustās pleca josla un nomierinam elpošanu. Tātad ieelpa un izelpa. Labi, tad zīmējam apļus ar abiem pleciem reizē. Izzīmējam lielu, plūstošu apli. Jūtam, kā iekustās lāpstiņas un turpinam elpot mierīgi izjusti. Labi, atstājam plecus nolaistus, muguru taisnu un lēnām grozam zodu galvu uz labo pusi un uz kreiso. Kustība pavisam mierīga, izjusta. Ja nereibs galva, tad acis varam aizvērt. Un ieklausamies elpošanā, jūtam, kā atbrīvojas kakls un pleca josla. Labi, tad degunu atstājam uz priekšu un turot nolaistus atbrīvotus plecus, lēnām velkam ausis pie labā un pie kreisā pleca. Uz vienu pusi ieelpa, uz otru izelpa. Labi, ejam taisni un kustināsim atbrīvosim žokļu muskultūru. Laižam sakodienu brīvu un virzam apakšžokli uz labo un uz kreiso pusi. Labi, tad ar apakšžokli izzīmējam apli, cenšamies kustību veikt lēnām un maksimālā apjomā. Un uz otru pusi. Labi, paliekam taisni un iekustinām pēdas lēnām mierīgi, ceļam gan papēžus, gan pirksgals uz augšu. Elpojam dziļi, izjusti. Labi, tad izelpā savelkam pirkstus un ieelpā ceļam pirkstus uz augšu. Izelpa un ieelpa. Atbrīvojam pēdas un uzlabojam perifēro asinsriti. Labi, un izapļojam pirkstu galus, pēdas locītavas. Kustinam un elpojam mierīgi. Tā, un ar otru kāju tas pats. Labi, liekam pēdas stabili uz grīdas un turot taisnu muguru, izrīvējam, izmasējam augšstilbus tā, lai sasildās plaukstas un augšstilbi. Kakls pleci atbrīvot un turpinam elpot mierīgi izjust. Labi, izmasējam ceļgalus. Tā, un veicam pašmasāžu, kaklu aizmugurē pleci joslai. Acis turam aizvērtas, ieklausamies elpošanā. Elpojam dziļi, mierīgi izjusti. Labi, tad izmasēsim žokļu muskuļus, atlaižam sakodienu, acis aizvērts, lai labāk atbrīvojas muskuļi. Pirkstu galus iespiežam muskuļos, ja kāds punkts sāpīgs, to cenšamies kārtīgi izmasēt, izspaidīt. Labi, un atspiežam muguru pret atzveltni, viena roka uz vēdera, otra uz krūškuru, zods nolaists. Ķermenis maksimāli atbrīvots un veicam diafragmālo elpošanu. Ieelpa caur degunu vēderu piepūšam, caur muti izelpa, vēders saplok. Elpojam dziļi, mierīgi izjusti un jūtam, kā viss ķermenis atbrīvojas, relaksējas.